Čau, mēs esam Latvijas volejbola izlase. Mani sauc Marta. Es esmu Paula. Mani sauc Kaspars. Es esmu Renārs. Un mēs šodien būvēsim piparkūku mājiņas. Un mēs apsveiksim jūs visus šodien Ziemassvētkos. Tas ir jumts. Jā. Kas ir tie? Es nezinu. Es nezinu, okei. Šitā. Un tad tas tur. Normāls roku treniņš ir. Uzliks tās sienas. Nē, nebūs labi, es domāju. Domā? Jā, bies. Okay. Tagad 30 sekundes gaidām. 1, 2, 3, 4, 5. Es nopietni skaitīšu 30 sekundes. Nu, bet šī tur vajag špakteli kaut kādu. Kad sākam vienkārši taisīt, viņu vajadzēs pielabot. Jā. Man liekas, tā galvenais vienkārši, lai turās kopā. Vajag? Sālabosim. Nu, sēž šīdā tagad. Jā. Nu, tu turēs spiedīšu. Es galīgi neuzticos šim, bet nu... Galvenais, lai viņš izstās labi. Okay. Šitais ir. Pats tās iedgrīdos. Okay. Cik man augsts? Okay. Es ar ten augšā. Jā. Neskaties pagaidām. Kas tur ir? Es nezinu. Ko mēs jau izvilkt. Man tieši iztaisnosim, viss jau labi. Šitādi ir iekritus. Aiz lodziņa vēl cērā. Kāds par paskatīties? Es labāk nestīšos. Es uzticos. Okay. O, jumtiņš jau brūk. Draugi nav labi. Pagav, jumtā caurums ir. Kas tur notiek? Ui, otra siena izkrita. Okay, tagad šitiem bijām. Kā jums vienmēr iet? Nu mums ir... Turās. Es nezinu, mēs vienkārši esam ļoti talantīgi. Pagaid, šī tā ir brīva. Šitā ir ļoti labi. Kas ten ir? Tev arī labi ir. Mums atkal jumts slīd lejā. Bet ja mēs kustinām jumtu, mums sienas kustās. Nu tagad piekārto jumtu. Perfekti. Kaut kas neizstās kārtībā. Nē, bet tie labi. Es neteiktu, ka šis ir praktisks, kurš tas ir. Šī ir, kur strādāt, bet ir labi. Ziemassvētki jau ir tāds foršs laiks, jo parasti mēs visi esam katrs savā vietā pil gadu. Cik jūs parasti esat Ziemassvētkos? Atbrauc tur mammai, brāļi, māsas atbrauc, brālēni, māsītes. Tādas normālas vakariņas sanāk. Pareizi. Man personīgi šogad būs mazliet savādāk Ziemassvētki. Iesim uz jaunākās māsas koncertu. Viņi dziedās, un tad mēs ar māsu un mammu iesim skatīties, un pēc tam pavadīsim vakariņas arī kādā no teikt foršā vietiņā. Man patīk Grinč. Grinč ir jā. Bet tas arī vienmēr tiek rādīts par TV3. Jā. Gan viens mājās, gan Grinč. Vienmēr tas ir vai aizmugurē kaut kur, kad mēs rosamies vai tāpat vienkārši skatīties. Ir tik daudz tās, es viņas saucu par wannabe filmām. Jā, visi vienādas. Jā, ka viņas visi vienādas Ziemassvētkos rāda. Es nevaru viņas skatīties. Šitā ir mūsu krāsainā pusīte. Mums te ir foršas lampiņas un sniegs, un tad tā sniega tā pavairāk, jo uz palodzes un viņš visāk izkas, jā. Nu šī ir ielas pusi. Lampiņas kaut kur jāiesprauž, tāpēc tas būtībā arī viss. Tā ir mūsu Ziemassvētku māja. Mums noteikti Grinčs te nedzīvo. Jā, mums visi saldumi, visas dekorācijas ir palikušas. Iekšā, var knapi redzēt arī eglīti. Šī mums būs tāda krāsaināka puse, šī būs pilsētas puse, kā mēs teikt. Kā mūsu kolēģi arī teica, mūsu sancenš. Šogad bija tematiskais krāšņums, un man liekas, mums tas izdevās. Diezgan gājām ar krāsņām visādām, lai ir koši un patīkami. Noskaņas Ziemassvētku. Lai visiem gaiši. Sniegoti. Mīlestības pilni. Sirsnīgi un silti. Ziemassvētki!